Viss sākās vienā parastā garlaicīgā dienā. Viņa nebija ko darīt, nebija sarunu biedru, un tad viņa saņēma uzaicinājumu no iepazīšanās vietas. Vēstījums bija neparasts, tā nebija parasta profila bilde. Tas bija viņš, čipsis, ādažu, tomātu, īsts vīrietis ar kraukšķi. Viņi satikās un starp viņiem uzliesmoja kas vairāk par eļļu un sāli. Viņi staigāja kopā gar jūru, šupojās parkā, apsprieda cilvēkus. Ar vienu vārdu sakot, super pāris. Un tad bērns. Bet kaut kas likās aizdomīgs. Internetā rakstītājs par to, ka čipsis bija krāpnieks, izrādījās patiesas. Laimīgā ģimene sabruka, kā pārgrauts čipsis mugursomā. Viņa devās prom, meklēt, piedzīvot, aizmirst. Bet visur, kur viņa gāja, bija viņš, tomātu čipsis. Un viņa saprata, patiesībā viņa nekad nebija pārstājusi viņus mīlēt. Viņa atcerējās, viņa pasmaidīja, jo daži cilvēki mīl dziļi, daži mīl kaislīgi, bet viņa mīlēja čipšus. Ādažu čipsi, garši, kas paliek pat tad, kad viss cits sabrūk.